dāvanas no manīm, kādam no jums. Es domāju, ka daudz bija dzirdējuši to traģēdiju, kas notikās, kur bērniņš aizgāja bojā, un mamma pateica, tas bija tāpēc, ka viņi nebija spējīgi nopirkt viņam kasku. Diemžēl bērniņš gāja bojā. Es esmu motociklists visu savu apzināto mūžu, un par to laiku ir sakrājušās daudz viskaut kādas ķiveres, un arī ķiveres, kas ir pirktas priekš maniem pasažieriem, jā, kā arī dēla vecā ķivere. Un šodien tīrot garažu, es sapratu, ka es varu izdarīt labu lietu, un tas iespējams kādam noderēs, un varbūt kādam puikam vai meitenei var glābt dzīvību. Tāpēc es nolēmu cilvēkiem, kuriem viņas ir nepieciešamas, ja, es viņas varu uzdāvināt. Ir šāda te bērnu ķivere, ja, viņa ir L37, 38, bet tā ir mazulītim ķivere, ko vilkt uz kaut kādām elektriskām mašīnām vai uz kaut ko tam līdzīgu. Ja. Tālāk ir pieaugušā ķivere, ja, jānotīra, protams, jāizmazgā ar tādām austiņām un straziem, ja, taisās vaļā, viss notiekās, nav liels tāda meiteņa izmērs. Tālāk ir viena no manām retro ķiverēm. Viņa izskatās tāda dzīve redzējusi. Ļoti mīļa man ķivere īstenībā. Ļoti ērta, daudz redzējusi, un viņai pārklājums ir tāds gumijots. Forša ķivere īstenībā. Tālāk ir ķivere, kura bija pirkta uz pasažieri. Jā, redz, kur šāda. Ir tur kaut kāds skrāpējumiņš tā, viņi ir XL 61 izmērs. Vēl viena pilnīgi jauna ķivere, ļoti smukā krāsojumā, 59, 60 izmērs, jā. Arī ar iespēju braukt ar brillēm, jā. Šis te piespraužās, lai tās brilles, kā viņi sauc, jā. Lūk, tāda forša ķiverīte. Tā ir mana Viper vecā ķivere, ar kuru es esmu apbraukājis kaut kur pie 100 000 kilometru, jā, aizmugurē ar tādiem atstarotājiem. Lūk, tā ir atveramā ķivere, un pats galvenais ir tas, kad viņai iekšā ir iebūvētā Wi-Fi sistēma, ar ko var saslēgt ar telefonu. Jā. Iespējams, kad vajadzēs nomainīt baterijas, tāpēc, kad viņi jau diezgan senu laiku nav lietota. Jā. Viss ventilācijas strādā, redz, kur pat varēsiet pielikt klāt Garmin kameru. Nav jaunas, lietotas, jā. Iespējams, kaut kur vajadzēs kaut ko pielāpīt, bet tomēr, jā. Lūk, kur ir bikses, jā, arī Viper bikses ar visiem šitokiem ceļos. Sānos gan es esmu viņus izņēmis ārā, un kur viņi man ir, es nav ne mazākās nojausmas, jā. Bet motociklista bikses, viņas ir 2XL, jā, tās ir vienas bikses, un otras bikses ir, redz, kur sieviešu bikses, jā, Ixon firmas bikses. Ja es nemaldos, viņas vispār pāris reizes bija uzvilkts kaut kāds 4. izmērs. Meitenes droši vien sapratīs, ko tas nozīmē, es nē. Katrai lietai klāt, es vēl iedošu pa vienai novelcenei, ko man atsūtīja. Arī baigi foršā lieta. Ja kādam tik tiešām viņas ir vajadzīgas, jā, tad, es nezinu, vienās rokās vienu kasku, tā. Bet sarunājam pa godīgo, jā, ka tās paņems cilvēks tas, kuram tik tiešām tas ir nepieciešams, nevis jūs paņemat viņas vienkārši pa brīvu, tāpēc, ka viņas ir pa brīvu, un pēc tam izliksieties esā tirgoties, jā. Ja gadījumā kādam naudas nav, bet viņas vajag, un viņas jums dar, tad varat paņemt. Sarunāts? Paldies visiem!